Sveicināti skatītāji! Šodien sarunas tematu daudziem patīk atlikt uz vēlāku laiku, bet ne man. Es sēžu savos 30 plus un jau cītīgi domāju par pensiju mantošanu. Ikvienam nodokļu maksātājam ir iespēja izvēlēties, kas notiek ar viņu uzkrāto pensiju, ja dzīvē notiek neparedzamais. Un ar neparedzamais mēs, protams, domājam vairāk kaut ko, kas saistās ar aiziešanu mūžībā, nekā, piemēram, kaut ko tik neparedzamu kā uzvaru loterijā. Šobrīd aptuveni 40% pensiju otrā līmeņa dalībnieku viņi ir norādījuši savu izvēli, kas ir, es arī esmu to starp citu, bet ja tev līdz šim ir bijušas šaubas, ko ar to darīt, tad mums ir pilnīgi visas atbildes un speciālisti, kas to izstāstīs. Aiga Rūlere, Latvijas Bankas finanšu pratības vecākā eksperta, sveicināti. Sveiki. Un Ilze Vindele, fondēto pensiju schēmas administrēšanas daļas vadošā eksperta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Sveiki! Aiga, varbūt var īsumā izstāstīt, kas kārtīgam tautietim, man un jebkuram, kurš šo skatās, ir jāzina par to, kā strādā Latvijas pensiju sistēma. Jā. Latvijā ir 3 līmeņu pensiju sistēma. Pensija 1. līmenis, 2. un 3. līmenis. Ja ņemam kā piemēru 1000 eiro pirms nodokļu nomaksas, tad 15% tiek novirzīti pensiju 1. līmenī, tie ir 150 eiro. Un no šīs uzkrātās naudas tiek izmaksātas pensijas mūsu vecākiem, vecvecākiem un citiem Latvijas senioriem. Pensija 2. līmenī tiek novirzīta 5%, kas ir 50 eiro, bet šī jau ir tāda reāla nauda, kas tālāk ieguldīta finanšu tirgos ar mērķi ilgtermiņā nopelnīt. Un man šeit ir izvēle izdarīt, kam es to naudu uzticu, izvēlos konkrētu pensiju pārvaldnieku, kā arī konkrētu pensiju plānu. Bet pensija 3. līmenis, tas ir tāds brīvprātīgs uzkrājums, kuras ir izvēlēties vienu vai vairākus pensiju pārvaldniekus, vienu vai vairāk pensijas plānu. Varu sākt veikt iemaksas jau no 1. eiro, kā arī man ir iespēja tātad katru gadu par veiktajām iemaksām nākošajā gadā saņemt atpakaļ nodokļu atvieglojumus 25,5% apmērā. Tātad īsumā rezumējot, 1. līmenis, viņš pa lielam krājās pats. Jā. 2. līmenis ir tas jau, kur jau mums jau ir jau daļēji jau jāiesaistās. Un 3. līmenis ir tur, kur mums visvairāk tā kā nākās atlikt un likt naudu jau tādā iedomu tajā krājkasītē, ja? Jā. Labi. Un tad ir noteikti tā situācija, tā ļoti delikātā situācija, par kuru mēs runājam, tā loterija, ja? Bet aiziešana mūžībā. Kas notiek tajā brīdī, kad manis vairs nav, kas ar visu šo te naudu paliek? It īpaši, ja mēs runājam par 2. līmeni. Ilze var pastāstīt varbūt. Jā, jau 5 gadus pensiju 2. līmeņa dalībnieki var izvēlēties, kā tiks izmantots viņa pensiju 2. līmeņa uzkrātais kapitāls, ja viņi nomirst, pirms viņiem tiek piešķirta vecuma pensija. Ir 3 izvēles. Pirmā ir pārskaitīt uz pensiju speciālo budžetu, 2. izvēle ir norādīt konkrētu norādīto personu, un 3. izvēle ir nodot mantošanā civillikuma noteiktajā kārtībā. Tas nozīmē, ka pirmajā gadījumā mēs šo pensiju novēlam valstī, tā kā mums visiem, jā? Nē, katrai izvēle ir savs izmaksas veids, arī, teiksim tā, 3. personām. Ja pensiju 2. līmeņa dalībnieks ir izdarījis izvēli pensiju 2. līmeņa kapitālu pārskaitīt uz pensiju speciālo budžetu, tad šajā gadījumā viņa uzkrātais kapitāls tiek ņemts vērā apgādnieku zaudējumu pensijai, ja viņam ir palikuši apgādājumiem. Ja ir norādīta konkrēta persona, jeb norādītā persona, tā var būt jebkura fiziska persona. Tur mēs neskatāmies radniecības saites. Tas ir, var norādīt, teiksim, brāli, māsu, tēvi, māti, var norādīt arī labāko draugu. Šeit ir būtiskākais, lai šī norādītā persona būtu pensiju 2. līmeņa dalībnieks. Šajā gadījumā, ja iesnieguma iesniedzējs nomirst, tad viņa uzkrātais kapitāls tiek pievienots šīs norādītās personas 2. līmeņa kapitālam. Un jau norādītā persona, pieprasot vecuma pensiju, varēs izmantot gan savu 2. līmeņa uzkrāto kapitālu, gan arī mirušā 2. līmeņa uzkrāto kapitālu kā kopējo summu. Svarīgākais ir atcerēties, ka norādot konkrētu norādīto personu, izmaksa netiek veikta uzreiz. Tas ir, kā es teicu, nauda tiks saņemta tikai tad, kad tiks pieprasīta vecuma pensija. Tad, kad tas cilvēks, kurš viņai kvalificējās, tad, kad viņš iet pensijā, viņš sāks saņemt to pensiju. Jā, tad, kad norādītā persona jau patiesi pensijā, jau saņem šo naudu.
Un trešā izvēle, tas ir mantošana civillikuma noteiktajā kārtībā, tad šeit jau otrā līmeņa uzkrātais kapitāls tiek apvienots kopējā mantojuma masā, un mantiniekus un mantiniekam pienākošo daļu nosaka zvērnāts notārs. Mantinieks pie zvērnāta notāra var izdarīt izvēli, savu daļu saņemt kā pārskaitījumu uz kontu, vai pievienot savam otrā līmeņa kapitālam, ja viņš atkal ir otrā līmeņa dalībnieks. Šī izvēle civillikums, ja, šī izvēle ir arī spēkā, teiksim, ja iesnieguma iesniedzējs ir izdarījis izvēli norādītā persona, bet nāves fakta reģistrēšanas dienā šī norādītā persona nav otrā līmeņa dalībnieks. Nu, teiksim, jau paspējas aiziet pati pensijā un izmanto savu otrā līmeņa kapitālu, vai, teiksim, nekad nav bijušas darba attiecības un nav bijusi sociāli apdrošināta persona, tad arī automātiski, teiksim, nāves brīdī šī izvēle tiek labot uz civillikumu, un tas viņa uzkrātais kapitāls tiek nodots jau mantiniekiem. Tātad, respektīvi, ja norāda to civillikuma ķeksīt Latvijā LV ieliek, jā, tad šīs te neparedzētā gadījuma rezultātā tas otrs cilvēks saņems to naudu uzreiz, nevis gaidīs pensiju. Jā, var saņems uzreiz kā pārskaitījums kontu. Ok. Un tas viss ir superīgi, bet kā cilvēks, kā lai viņš izlēma, kur viņam ir labākā izvēle? Viņš klausās šo te raidījumu un domā, ok, man tur kaut kas krājās, atliek kaut kādu naudiņu, tur viss kārtībā. Katra izvēle ir jau konkrētam dzīves posmam paredzēta. Teiksim, uzsākot darba attiecības, jaunietim nav savas ģimenes, savu bērnu, viņš izvēlās civillikums. Tas ir mantos jau, teiksim, viņa tuvākie radinieki. Viņa ir čoms. Čoms ne, bet tuvākie radinieki, teiksim, vecāki, brāļi, māsas. Okay. Jā, jau piedzims bērni var izvēlēties pensiju speciālais budžets. Bērni sasniedz pusauģu vecumu, atkal izvēlās civillikumu. Tuvojas pensijas vecums, vēlās, lai otrai pusītei, teiksim, būtu lielāki ienākumi, pieprasot vecumu pensiju, var izvēlēties jau norādītā persona, izvēloties savu otro pusīti. Tad visiem, katrs atradīs savu mīļāko variantu, ja? Katrs atbilstoši savai dzīves situācijai, kurā posmā viņš atrodas, var izvēlēties atbilstošu izvēli un to norādīt. Izvēle var mainīt neierobežotu reižu daudzumu. Es katru dienu varu iet un mainīt. Katru dienu jūs varat iesniegt jaunu iesniegumu, katru stundu jūs varat iesniegt jaunu iesniegumu. Mēs ņemsim vērā pēdējo iesniegumu. Tātad pirmdienā sastrīdos ar vienu brāli, norāda visu otram, otrdienā sastrīdos ar otru brāli, maina atpakaļ uz iepriekšēju. Jā, var arī norādīt vienu personu, parādīt, kur es esmu tavs labākais draugs. Pēc nākamajā dienā norādīt otru personu, kur es esmu tavs labākais draugs, un tas pirmais nezinās, ka izvēle ir mainīta. Pieņemsim teorētisku situāciju. Man ir ļoti daudz labi draugi. Es varu neierobežotam skaitam pensiju reģistrēties pats. Cik daudz cilvēku var mani norādīt? Piemēram, visi skatītāji grib norādīt mani. Visi skatītāji var arī norādīt jūs. Es varu no viņiem saņemt to. Jā, tikai jums būs jāiesniedz savu personas datu, lai var norādīt. Vārds, uzvārds, personas kods. Pievienosim komentārā zem šī video. Jā, bet teiksim, jūs kā norādīto personu varat norādīt tikai vienu. Pēc civillikuma gadījumā jūs varat, teiksim, ar testamentu labot arī savus mantinieku sarakstu, papildinot tos, vai kādam samazinot viņa daļu vai izsvītrojot no saviem mantiniekiem. Ok, un mums ir arī vēl trešais pensiju līmenis, kur man arī kaut kā vajag dabūt no visiem. Aiga, pastāst, kā tas strādā? Kā notiek trešā pensiju līmeņa mantošana? Jā, ir manuprāt, tāda ļoti būtiska lieta. Tad par savu mantojumu stāstu. Tad mantojumu... Es varu sakārtot savu mantojumu gan pensiju otrajam līmenim, gan pensiju trešajam līmenim. Bet atšķirība ir tāda, ka pensiju otrajam līmenim labumu guvējus es varu sakārtot savu Latviju.lv, bet pensiju trešajam līmenim, lai es sakārtot norādīt savus vēlamos labumu guvējus, man tas ir jādara, būtībā jādodies pie savu pensiju pārvaldnieka, jāatver savus pensiju trešā līmeņa līgumus, tad, kurā arī es veicu šīs izmaiņas. Ir divas dažādas atšķirīgas vietnes, kur tiek sakārtot šie pensiju, pensiju otrajam līmenim Latvija.lv, pensiju trešais līmenis, tad tas ir caur pensiju pārvaldnieku. Tas ir ļoti svarīgi,
Jo bieži runājot ar iedzīvotājiem, iedzīvotāji līdz galam arī to nesaprot. Jo viņam liekas, ka viņš ir norādījis pensiju 2. līmenī, izdarījis savu izvēli, un viņam liekas, ka tas arī tiek attiecināts uz pensiju 3. līmeni, bet diemžēl tā tas nav. Tad, respektīvi, vajag divus ķēkšus. Vienu par 2. līmeni Latvija.lv Jā. un par 3. līmeni, ja tu esi savam pensiju līmenim pieteicies lielveikalā pie gaļas stenda, tad tu ej atpakaļ uz to lielveikalu un meklē tos pašus džekus, kur tev pierakstīja tur. Vai nu jāiet uz gaļas stendu, vai nu jāiedodas arī tad būtībā pie pensiju pārvaldnieka, un jāsaka, ka es vēlos tad pensiju 3. līmenī veikt, norādīt izvēli, norādīt konkrētu personas vēlos norādīt, ko es izdarīju, var norādīt vienu vai vairākas personas, vai arī, ja es neizdaru vispār nekādu izvēli, tas nozīmē to, ka šis pensijas uzkrājuma veicēja nāves gadījumā aiziet civila likuma noteiktajā kārtībā, kā Latvijā tas ir atrunāts. Okay, tas bija tas, par ko mēs iepriekš runājām. Jā, bet vēl ir maz tāda niansīta. Tātad, ja mēs skatāmies pensiju 3. līmeni, salīdzinot ar pensiju 2. līmeni, ja es savā līgumā norādu konkrētu personu, tad šī konkrētā persona arī šo uzkrājumu saņem savā kontā, bet, ja es norādīju civila likuma noteiktajā kārtībā, tad šī naudas summa tiek izmaksāta maniem mantiniekiem. Bet, ja mēs skatāmies attiecībā uz pensiju 2. līmeni, ja tiek norādīta konkrēta persona, tad šī persona saņem šīs pensiju plāna daļas tajā brīdī, tad, kad viņi dodas pensijā. Tad atgriežamies pie 2. pensiju līmeņa vēl uz brītiņu. Ko tad, ja cilvēks, teiksim, skatoties šo raidījumu, ir izslēdzis pirmajās minūtēs un nezina, ka viņam jāieliek te ķekši, un viņš nav vispār izdarījis neko? Kam aizies viņa uzkrātā nauda? Visiem dalībniekiem, gan kad ieviesām mēs kapitāla novēlēšanas iespēju, gan uzsākot dalību pensiju 2. līmenī, jeb jaunajiem dalībniekiem, sākotnējā izvēle ir pensiju 2. līmeņa kapitāla pārskaitīšanas pensiju speciālo budžetu. Šajā gadījumā, teiksim, ja mirušajam būs apgādājumi, tad viņa 2. līmeņa kapitāls tiks izmantots apgādnieku zaudējumu pensijai. Ja apgādājumu nebūs, tad šī 2. līmeņa nauda tiks izmantota solidāri, izmaksājot šobrīd esošajiem pensionāriem, teiksim, vecuma pensiju, ies kopējā, teiksim, pensiju budžeta katlā, teiksim. Tad tas ir tāds, tad viņš parūpējās par visu valsti. Jā, viņš parūpējās par visu valsti. Jā. Viņš var parūpēties par mani, par saviem čomiem, par saviem radiniekiem, vai arī par visu valsti kopā. Jā. Skaisti. Ir reāls tāds dzīves situācijas, kurā varbūt pat ir tiešām cilvēkam izdevīgāk neveikt to izvēli vispār? Kā es stāstīju sākumā, jā, teiksim, ja ir, teiksim, nepilngadīgi bērni, teiksim, vēl nav sasnieguši pusaugu vecumu, jā, var izskatīt iespēju, kad neizdara izvēli un paliek šī izvēle kā pensiju speciālais budžets, un tagad tie bērni pieaug šo izvēli nomainīt. Vai līdz ar pensiju var mantoties arī kaut kādas citas saistības? Es jau redzu cilvēkus komentāros, kuri raksta un saka to, ka, es nezinu, vai es gribu mantot kaut ko, iespējams, var tur nāk līdz vēl kaut kādu, nenodzēstu SMS kredītu, tur, piemēram, saistības vai kaut kādas citas lietas. Šajā gadījumā, teiksim, ja ir norādītā persona vai civillikums, tad, ja, teiksim, mirušajam vai mantiniekam vai norādītajai personai ir parādi pret valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, pret kādiem izmaksātiem pakalpojumiem, tad šie parādi tiek dzēsti pirmkārt, un otrkārt, civillikuma kārtībā tur arī, teiksim, ja mirušajam ir kredīti parādi, tad, protams, tie tiek ņemti vērā. Bet to jau atkal nosaka zvērnāts notārs. Un tad mantinieki izvērtē, vai viņi, teiksim, vēlās saņemt jau kopējo mantojumu. Tas nav tikai 2. līmenis, bet tas viss kopējais mantojums. Un vai atsakās, jo kredītu, teiksim, parādi ir lielāka nekā tas mantojums, ko viņi saņēmus. Skaidrs. Un, teiksim, cilvēks ir izdarījis savu izvēli, jā. Viņš ir norādījis mani, savus čomus vai visu valsti, kā mēs iepriekš runājām. Kā šis mantinieks var uzzināt, ka viņam kaut kas ir atstāts? Atnāks īziņa, nezinu. Ne, īziņa neatnāks, tāpēc, ka mēs, ja mēs, teiksim, zinām izvēli, mēs zinām, teiksim, jā, ir izdarīta izvēle pensiju speciālais budžets un, teiksim, ja piesakās uz apgādnieku zaudējumu pensiju, tad mēs zinām, ka šis kapitāls ir jāpievieno, mēs zinām norādīto personu, bet ja ir civila likums, tad šajā gadījumā šo
Šo var uzzināt, teiksim, pie zvejnieka notāra. Bet jebkurā gadījumā, jebkurš, teiksim, mirušā radinieks var vēsties Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, un viņam tiks dota informācija, vai mirušais ir izdarījis kādu izvēli un kāda šī izvēle ir. Vai vienīgais netiks teikts, ja, teiksim, būs izdarīta izvēle norādītā persona un interesēsies kāda cita trešā persona, tad netiks teikts, kura tieši ir šī norādītā persona. Bet pārējais par mirušajiem vairs nav slepeni dati. Jā. To visu var sniegt. Ok. Aigi ir ko piebilst? Trešo līmeni kaut kā līdzīgi? Par trešo līmeni es teiktu tā, ka, ja mēs sākam veidot šādu uzkrājumu, tad būtu vērtīgi noteikti arī nodot šo informāciju par uzkrājumu esamību saviem tuvniekiem, vai to, ko mēs esam konkrēti norādījuši kā labumu guvēju, lai, ja notiek varbūt šī bēdīgākā situācija, tad šis mantinieks vai šis konkrētais labumu guvējs var doties pie pensiju pārvaldnieka, iesniegt visus savus nepieciešamos dokumentus, lai saņemtu tad šo naudas pārskaitījumu uz savu kontu. Skaidrs. Piemēram, teorētiski situācija noteikti tādas ir notikušas, ka, teiksim, es norādu labumu guvēju, bet viņš arī nomirst. Kas notiek tādā gadījumā ar uzkrājumu? Otrajā līmenī? Jā. Jā, teiksim, norādīto personu labuma guvēju, un viņš nomirst, tāda šī izvēle tiks, teiksim, iesnieguma iesniedzēji, kurš ir norādījis šo labumu guvēju, tiks labot uz civillikumu. Trešajā līmenī? Trešā līmenī tieši tāpat ar norādot konkrētu personu, ja viņa arī, teiksim, iet bojā vai nomirst, tad respektīvi, tad manto civillikumu noteiktajā kārtībā. Skaidrs. Mēs kā arī tādi ļoti apzinīgi tautieši vienmēr visi domājam par nodokļiem un kas jāzina ir, lai neapšmauktu to pārējo valsti. Kas mantiniekam ir jāzina? Ir kaut kāda nodokļa no tā saņemtā vai, ja jā, tad kādā apmērā? Pirmais, kas ir jāzina, tas ir, kā tiek aprēķināts otrā līmeņa kapitāls, kas tiek izmaksāts. Tas ir, ja ir izdarīta izvēle norādītā persona vai civillikums, tad otrā līmeņa kapitāls, kas tiks nodots, tiek aprēķināts kā 80%, kas ir uzkrāts līdz 2019. gada 31. decembrim. Un 100%, kas ir uzkrāti no 1. janvāra 2020. gada. Šie 20%, kas ir uzkrāti līdz 19. gadam, tiek pārskaitīti uz pensiju speciālo budžetu. Tas ir saistīts ar to, ka ieviešot vispār šo izvēli, novēlēšanu, pensiju otrā līmenī tika ieguldītas iemaksas no valsts budžetiem, kā, teiksim, slimības lapas, bezdarbnieku pabalsts, un tas bija kā kompromiss, lai vispār ieviestu kapitāla novēlēšanu. Un otrs ir tas, ka, ja mantinieks civillikuma kārtībā izvēlās savu naudu saņemt kā pārskaitījumu uz kontu, tad viņam tiks ieturēts iedzīvotāja ienākuma nodoklis. Protams, var rasties jautājums, kāpēc tikai šajā gadījumā tiek ieturēts iedzīvotāja ienākuma nodoklis, bet ir jāņem vērā, kad, ja ir norādītā persona vai mantinieks izvēlās savu otrā līmeņa kapitālu pievienot savam otrajam līmeņa kapitālam, tad tā nav galējā izmaksa. Tas ir kapitāls, tiek it kā nodots, bet netiek veikta izmaksa tam saņēmējiem. Un tad, kad jau tā norādītā persona pieprasīs vecuma pensiju, tad jau viņam tiks ieturēts tas iedzīvotāja ienākuma nodoklis atbilstoši tā laika likumdošanai. Tuvojoties noslēgumam, mums ir vēlreiz jāatgādina, kur un kā visu šo informāciju var sakārtot un kur ir jāvēršās. Mums jau izskanēja bet atgādiniet vēlreiz. Otrais līmenis, grib visu sakārtot pēc papīriem, izvēlēties čomu vai radinieku. Pensiju otrā līmeņa kapitālu novēlēt visērtāk ir iesniedzot iesniegumu elektroniski portālā latvija.lv. Tas aizņem tiešām pāris minūšu laiku, un tur arī, teiksim, tajā portālā ir e-pakalpojumi, VSA informācija un pakalpojumi, un tur arī var redzēt jau šobrīd esošo izvēli, kas ir spēkā. Teiksim, ja izvēle nav izdarīta, tur būs stāvēs pensiju speciālais budžets, ja izvēle izdarīta, tad atbilstoši tā izvēle stāvēs un kur var nomainīt. Papildus iesniegumu var iesniegt klātienē, jebkurā valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras klienta apkalpošanas centrā,
kā arī, teiksim, brīvā formā var iesniegt, bet tam iesniegumam jābūt elektroniski parakstītam. Bet gan vienkārši es pats izmēģināju pārbaudīju, vai man viss ir pēc papīriem. Latvijā LV tas tiešām aizņēma, nezinu, pusotru minūti. Ilgākais bija man lēns internets bija mājā, ilgākais bija, kamēr lapu ielādēju. Un trešo līmeni atgādini? Jā, par trešo līmeni, tad trešam līmenim ir iespēja norādīt savu izvēlēto labumu guvēju, tad dodoties pie pensiju pārvaldnieka, veicot izmaiņas šajā līgumā, vai arī es varu mājā atvērt savu internetbanku, atvērt savu pensiju trešā līmeņa līgumu, un izdarīt savu izvēli, un norādīt konkrētu personu, kurai es vēlos tad novēlēt šo uzkrāto kapitālu. Tad noslēgumā atgādināšu, tiešām neatliec to, ko var izdarīt šobrīd. Nekad nezinām, kas mums gaida ap stūri. Tas tiešām neprasa daudz laika, bet dod diezgan daudz drošības sajūtas. Un starp citu, ja nezinu, kā to pareizi var izdarīt, tad soli pa solim visas instrukcijas atradīsi naudasskola.lv. Tur tas būs gan aprakstīts, gan parādīts video. Tur viss ir pilnīgi tā, ka es pats sapratu, kas tur jādara ir. Tā kā viss ir izdarāms ar pāris klikšķiem, un vēlreiz paldies, ka atradāt laiku mūs izglītot un atbildēt arī uz ļoti dumiem jautājumiem, ko es uzdevu. Paldies! Paldies!